Labvakar, mīļie skatītāji, šajā jaukajā vakarā. Šodien ar mums studijā ir Lūcija Jermakoviča un mans kolēģis Juris Steinbergs. Jebkuram cilvēkam nepatiktu, ja viņu mājas priekšā stāvētu tā saucamais lūrits. Vai ne, Juri? It sevišķi, ja viņš ielaužās jūsu privātajā dzīvē. Par šo notikumu ir mūsu pirmais sižets. Šodien policija saņēma diezgan dīvainu izsaukumu. Kāds mājas priekšā stāv kāda persona un vēro ģimeni. Pagaidām mums vēl nav izdevies noteikt viņu dzimumu un spriežot pēc ārējā izskata un apģērba arī orientāciju. Kas jūs pamudināja uz šādu rīcību? Jūs nevēlaties runāt? Šī persona atteicās sniegt jebkādus komentārus. Tālāk šo situāciju risinās policija. Starp citu, dārgie skatītāji, šovakar jums ir ekskluzīva iespēja savā īpašumā dabūt šo Korkara 2 dziesmu izlases disku. Jūri, paturēs? Jums tikai ir jāpiezvan uz studiju un jāatbild uz vienīgo jautājumu par kādu no šīs dienas sižetu jautājumiem. Un tagad par mūsu nākamo sižetu. Ko jūs darītu? Kā jūs rīkotos, ja jūsu mājas priekšā sektanti izveidotu tā saucamo savu templi? Kā tu jūs rīkotos? Jā, es domāju tāpatām. Es domāju, jebkurš tā rīkotos šādā situācijā. Jā. Tāpat kā Juris un es, un arī šīs mājas īpašnieki un šī ciemata iedzīvotāji domā, ka šāda uzvedība ir ļoti nepiedienīga un traucē viņu dzīvošanai un viņu labklājībai. Privāta māja ciematā klusā apkaimē, kāds mājas priekšā, sektanti uzbūvēja savu slavināšanas templi. Šis notikums baigi satricināja iedzīvotāju ikdienu. Pastāstiet sīkāk, kas notiek šajā apkaimē? Viņi ārdās. Viņi met ar šprotu bunžām apkārt te pie manām durvīm. Es atveru vaļā logus, nevaru izveidināt māju, viss smird. Te kaut kādā miskastē dzīvoju vispār. Es nevaru vairs izturēt šitos te draiskuļus. Un sakiet, vai troksnis ir liels no šīs būdas? Protams, ka liels. Es nesaprotu, ko viņi te dara. Vai viņiem te kaut kāds grupņiks vai kas te? Apnicis jau ir. Diemžēl tik tiekšā, nedz arī parunāt ar kādu no sektantiem mums neizdevās. Taču mums izdevās nofilmēt kādu no viņu rituāliem. Tāpat kā iepriekšējā sižetā, arī šajā tiek traucēta cilvēku sabiedriskā dzīve. Taču šajā gadījumā miermīlīgā ciematā starp parastām privātu mājām tika atklāts Ziemassvētku klubs, kurā ir pašas perversākās sniegbaltītes un paši neadekvātie Ziemassvētku vecīši. Klusa nakts svētnakts. Diemžēl šo vietu šīs rindas neatiecās. Iedzīvotāju sašutumu izraisīs spilgtās gaismas un apreibušie saulēcīši, kurus var satikt uz katra stūra. Kā jūs varat komentēt šīs nesaskaņas ar iedzīvotājiem? Es domāju, ka šie visi iedzīvotāji kūs vienkārši par mani zinu lielu hameru, bet es uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepareizi, ka viņi pēc manīm šādi izturās ar agresīvu un arī man kluba rolēm mēdz apmētāt. Bet es esmu pilnīgi mierīgs un viņiem neko nedara, tāpēc, ja viņiem ir vēl kāds pretendis, lai man sūdz policijai, man vajag nākamīt. Bet kā jūs risināsiet problēmas ar šīm rūpībām, ar šīm nepiedienīgiem uzvedībām blakus jūsu klubam? Es domāju, ka es no sākuma mēģināšu pieklājīgi izzināties.
tas ir neatrastāks un risināt tomēr ar ieročiem un lodēm. Visvairāk mums apbēdināja tas, ka tie iedzīvotāji, kuri visvairāk protestē pret klubu atvēršanu, tagad ir klubu pastāvīgie klienti. Mēs esam sazvanījuši mūsu skatītāju Dārtu Vēderu no Zvaigžņu kariem. Viņš varēs savā īpašumā iegūt šo disku, ja atbildēs uz šī vakara jautājumu. Un jautājums skan šādi. Ko izmenta sektanti? Skatāmies pareizo atbildi. Viņi met ar šprotu bunžām. Nē, diemžēl šī nav pareiza atbildi. Tādējādi šo disku saņem mans kolēģis Juris Steinbergs. Tur, Juri! Un tagad studijā Laika ziņas ar Māju Rozīti un īpašo viesi Māri Grigali. Bet mēs ar Juri no jums atvadamies ar labvakaru. Uzticams palīgs tava organisma aizsardzībai. Labvakar! Šī vakara Laika ziņās pie mums studijā Māris Grigalis. Un Maija Rozīte par laikapstākļiem Eiropā. Eiropā būs samērā mitrs laiks, līs lietus, daļai varbūt dažreiz sniegs, dažreiz pīdēs savu. Tuvāk uz Āfriku. Āfrikā būs neparasti vēsts laiks. Nevis 40 grādi, bet 39,5. Tibetā arī būs samērā vēsts laiks, tādēļ tibetiešu mūkiem būs jāsāk audzēt matus, lai neatsaldētu galvu. Un par tuvākajiem laikapstākļiem Latvijā pastāstīs Maija Rozīte. Labvakar! Un tagad Latvijā sāksies stipras zemestrīces, vulkāna izvirdumi un dažādas citas lietas. Krīze un pasaules kari sāksies nevis 2012. gadā, bet jau 2010. gadā. Bet jūs ne par ko neuztraucaties. Lai jums mierīgi šī nākamā nedēļa. Un lai saule jums iespīd tur, kur saule nekad nespīd. Uzredzēšanos. Ar labvakaru! Pastāstiet lūdzu sīkāk, kas notiek šajā apkaimē. Paskaidrojiet sīkāk, kas notiek šajā apkaimē. Es nevaru mierīgi gulēt. Sāc. Nē, diemžēl šī nav pareiza atbilde. Šo disku tādēļ saņem mans kolēģis Juris Steinbergs. Tur!